Jā, tā pirmie iespēja. Tāda, ir samērā attīstīta. Infrastruktūra izskatās, ka daudz maz ok, nav ideāli, bet noteikti labāk nekā Brazīlijā, bet ir sliktāk nekā Eiropā. Pašsaprotam, ja? Jo zināms, Eiropā ir vislabāk. Kas ir jūtams? Šeit ir diezgan jūtams gaisa piesārņojums. Pilsētas autobusi ir, teikšu tā, ļoti smirdīgi. Ja, kas, piemēram, pie mums nebūtu pieņemams galīgi. Satiksmi ļoti lēna. Viss taurē pie pirmās iespējas, ja, kas arī Eiropā nav novērots, bet šeit ir. Bet labi, strunca viss. Man tagad jāatrod, kur man ir tieši viesnīca. Ok, tikko normāli pierījos KFC. Tāpēc, ka slinkums meklēt kaut kādus vietējos un analizēt. Laiks man nikuja nav. Jā, šeit ir Quito lielais laukums, saucās, ja, Plaza Grande. Cilvēki te normāli čilo. Nav ne sūdi, saprotams, kas tas izskatās pēc katoļu baznīcas, karēs 2 torņi. Es tagad tur iekšā neiešu, jo es gribu aizbraukt uz ekvatoru līniju, uztaisīt selfiju, tad atbraukt atpakaļ un tad jau skatīties. Jautājums, vai man izdosies biļetes nopirkt autobusā? Huj viņi zina. Bet, redzēs, laiks ir jauks. Man liekas, ka 20 grādi varētu būt, 22 varbūt. Tāds, ļoti, ļoti patīkams. Pilsēta ir samērā sakārtota, kā es teicu, daudz labāk par Rio, bet sliktāk par Eiropu, tā varētu teikt. Nekurtināšu baču, iešu tālāk. Šobrīd man sāka rasties sajūta, ka es to ekvatoru nemaz nesasniegšu. Iemesls ļoti vienkārši. Autobusu satiksmi pilnīgi nesaprotam, vismaz man. Pajautāt arī nav kam. Neviens pilnīgi šeit nerunā angliski. Pilnīgi neviens. Ja? Runā ar ko grib. Viss tikai spāniski. Nevienu vārdu angliski. Es cerēju, ka šeit varbūt kāds runās. Ja? Tomēr vairāk uz ziemeļu pusi, tuvāk štatiem. Bet nesūda. Es atkal spāniski arī nesaprotu ne vārdu. Izmantot kaut kādu to Google Translate ir vienkārši baigais vaiprāts. Ko es esmu nolēmis darīt tātad? Es celšos laicīgi, ieturēšu viesnīcā brokastes un laicīgi arī tīšu makšķeri. Pirmkārt, tad būs mazāk bara ar šitiem cilvēkiem, kas te pļaustās taurē un hojaurē. Un otrais, es domāju, labu gabalu nobraukt pa metro, tas par to man vismaz ir skaidrs, ja kā viņš kursē. Cik vien tālu var aizbraukt. Un tad no turienes jau aizbraukt ar taksīti, un tas jau sanāks, puslīdz iedzīgi, es domāju. No šejienes, no centra ar elektrisko taksi var pa 16 eiro, pa $16 dabūt. Cena it kā ir normāla, bet, visu laiku braukāt ar taksi negribās. Man gribās tiešām izbaudīt sabiedrisko transportu, ja, bet ja tu neko nevar saprast, tad neko nevar saprast. Tā kā es labprāt gribētu, ja kāds, kas te ir bijis, man varētu pastāstīt, kas ir kā. Jā, es sapratu, ka sabiedriskā transporta brauciens maksā 35 centi, bet tur vienkārši jābūt kašā visam. Ar kašu izņemt, es neesmu redzējis nevienu ITM šeit. Tā kā, ir diezgan smagnēji. Nav kaut kā pierasts, ka tā, bet ir pierasts pa pirmās pasaules valstīm ceļot. Un šī ir, es teiktu, starp otro un trešo, trešā noteikti, ka ne, starp otro un trešo, jums ir pateikt. Attīstīties jau attīstās, uzlabojumi ir, bet
to, ka te būs, bet īstenībā, nu, te ir hauss, ja, lai vispār tajā iebraukt, te, man liekas, ir gadu jānodzīvo. Jā, un vēl viena lieta ir šeit absolūti tiek ignorēta gājēji, ja, piemēram, ja es pie zaļā nepaspēju pāriet kaut kādu iemeslu dēļ, ja man iedegās sarkanais, autovadītājiem iedegās zaļais, viņš pohujā, viņš hujārīs tev virsū, ja, taurēs, bet nepagaidīs, ka tu pabeidz kustību, ja, nu, tas arī ir tāds mazliet kultūras šoks, nu, pie tā ir jāpierod. Īsāk sakot, ja tu redz, ka deg zaļais, labāk nesāc, pagaidi, ka iziet cikls vēlreiz, un tad, kad iedegās zaļais, tad tikai ej. Un, jā, ļaužu pilnās vietās, tur kaut kāda dāma brauca moci, tā vietā, lai viņi, nu, pacietīgi palaist gājējus, nu, kur tiešām turistu vietas, viņi vienkārši taurē un no sērijas pisās visu malā, ja, un tā tas te notiek. Tā kā, nu, diezgan jābūt ir uzmanīgam, bet tā pašā laikā kaut kā neman, ka kāds tiks sabraukts. Nu, laikam cilvēki ir pieraduši. Nu jā, tas ir kā ir. Jā, es piedāvos. Nu, tas ir komerciālais centrs, bet viņš man atgādina apmēram, kā 90. gados bija Rīgā sporta pils. Un, nu, mazas bodītes ir daudz un dažādas, un visu kaut ko tur tirgojās, bet iespējams, ka es tūlītās atradīšu tēkraklu. Nē, te ir dāmām topiņi, bet tēkraklus es kaut kā neredzu. Jā, tā kā te nav, bet jā, nu, saka, suns kaut kur guļ, sīkies skraida apkārt, tāds, nu, arī tāds pilnīgs pohujs. Jāskatās, varbūt tās tur būs kaut kas. Tie ir visi futbola krakli. Futbols man neinteresē, tāpēc jāiet tālāk. Daudz visādas mīkstās mantiņas tirgo. Nu, labi, viens labums ir tāds, ka ir kaut kāda dažādība vismaz šeit. Nav baigā vienmērtība. Bet tā pašā laikā, ja tu gribi kaut ko atrast, nu, tu to atradīsi. Tu žopa vienkārši. Tā. Jā, es skatos futbols, viņiem ir cieņā, attiecīgi futbola tēmas krakli te ir, bet, kā es teicu, mans futer neinteresē un attiecīgi man tas, kā saka, not applicable. Nu jā, tā. Visāk sakot, pameklēšana, ja būs, tad būs jauns video. Jā, ir tā, ka visi te cenšas kaut ko pārdot. Visi mēģina ar skaļu bļaušanu piesaistīt pircēju uzmanību, bet kas notiek? Rezultāts beigās ir pretējs. Ja visi sāk bļaut, tad visi saplūst vienā lielā čupā, un es, piemēram, šeit nevaru neko nopirkt. Pirmkārt, es neatradu to, ko es gribēju. Ja? Es nevaru atrast nevienu tieši Ekvadoras vai Kito tēkrakli. Nav. Ir futbola krakli, kas, kā es teicu, ir Ņujorkas krakli atrodam kaut kādi, ja? Ir arī dažādi metāla grupu mērķus. Vienā vietā bija, es gan nezinu, cik tas viss ir genuīni. Bet jā, to, ko es gribu, to atrast es nevaru. Dāmu topiņi ir ar Ekvadoras uzrakstu, bet džekiem krakli nav, jā. Tā kā tāda vilšanās.
Nu, vienīgais, kas atliek cerēt, ka varbūt rīt lidostā, taksfrī bodītē varēšu kaut ko dabūt, bet nav man kaut kā pārliecība, ka arī tur būs. Tā kā mazliet esmu vīlies, došos atpakaļ uz viesnīcu un rīt būs gudrāks pa vakaru.